zems risks. Viss, kas mums ir pa labi, ir augsts risks. Un tagad paskatieties, esmu ielikusi jums divus līdzekļus. Tātad šeit viss ir zaļā krāsā, un šeit lielākais risks, kas ir vecuma risks. Tātad redzat, šeit ir Dauna sindroms. Atceramies, NIP testā ir kas? Ir sajauktās asinis, jo mēs ņemam asinis no mātes. Un tātad tur palīdzību noteikt dzimumu. Nu, NIP tests rekomendēts, ja grūtniecības vecums ir virs 35 gadiem. Tātad viss. Šī ir mana pēdējā kafijas apsole. Jo šī ir trešā kafija. Bet es vienkārši... Pirmkārt, man kafija vienkārši garšo. Kalvas kafija, dieviņa. Es esmu akcionārs. Tad, kad es tieku uz kalvu, es pērku arī kalvas pienu, bet vispār šis ir mans mīļākais. Jā. Nu, man nav ko teikt. 10 no 10. 10 no 10. Ziniet, ko es tikko sapratu? Es, protams, izskatos kā jaunā māmiņa. Tas, protams, nav taisnojums nesataisīties, bet, nu, šī ir tā realitāte. Jā, meita. Kopš mums ir aukle, es pieņemsim tagad live, laugh, love, elu. Atkrita tur pārcēlās iz kaut kādas lekcijas. Meitiņa tas tomāts rēšanai, nevis izsmērēšanai pa grīdu. Un respektīvi, mums ir aukle, un es sapratu, ka, pieņemsim, tagad man bija brīvais laiks, vai arī šobrīd. Man atkal pārbīdījās kaut kādas lekcijas, man sāksies tikai 4:30, vēl stunda ir jāgaida. Un tā vietā, lai es vienkārši atpūstos, protams, ka es to nevaru izdarīt ar meitu, bet tā vietā, lai es vienkārši neko nedarītu, man vienmēr vajag kaut ko mācīties. Es šobrīd, pieņemsim, atkal skatos papildus citu pasniedzēju cilvēku dizaina video, lai saprastu, lai vairāk izprastu, tā teikt, visu. Un es tikko pajautāju sev, nu tā, skatoties to video, es pie savas padomāju, tas vispār ir normāli, ka es nevaru nemācīties. Es esmu pelnījusi atpūsties. Nu nav tā, ka man ir visu laiku kaut kas jāiemācās. Tā kā jā, es ar to gribēju padalīties, jo man šķiet, ka tas nav īsti ok. Šo te elpošanu, lai atvieglotu dzemdību sāpes. Plaušu tilpumu. Pēc tam tad, kad paliek 21. 22. paskatīt. Jā, droši izmērtēt. Jā. Siedoši. Your balls? Start. Okay. Līdz galam brokastis, bet pirmā dzemniecība. Interesanti būt atpakaļ. Es esmu atgriezusies mājās pēc pirmās lekcijas, kas nozīmē, ka ir laiks otrajai kafijai. Bet kā es jūtos? Te ir baradeks paigais. Šitā. Man ļoti patika. Bija interesanti. Es jūtu, kā man tās dzemdības bija salīdzinoši nesen, ir pagājis bišku vairāk kā gads. Un tāpēc es varu tā kā vairāk izsekot līdzi, un es saprotu tos terminus un tā tālāk, ja vienkārši tad, kad es biju stāvoklī, es biju ļoti ieinteresēta tajā visā procesā, un es ar savu ginekoloģiju runāju. Nu, kā students, es tiešām interesējos. Bet, jā, man jau rītdien ir jātaisa prezentācija par fizioloģiskajām dzemdībām. Un es viņu gribu uztaisīt labi, jo mēs pēc nedēļas braucam uz Sicīliju. Un es vienkārši gribēju, tā teikt,
būt priekšzīmīga studente, lai mani palaistu. Nu, protams, nav variantu, bet jā, es gribu parādīt to, ka man interesē un ka man tas ir svarīgi. Mans kaķis mums čakarē aizkarus. Labrīt. Šodien ir otra diena. Laikam. Šodien jāprezentē prezentācija dzemniecībā, bet es jau sāku palikt nogurusi. Ja, protams, tāpat. Bez studijām. Man ir jābaro meita naktīs vairākas reizes. Bet, nu, neko darīt. 3 kafiju iedzeršu. Ielīsi. Es vairs šitos ne. Vaļi, ka šitos vairs ne. Tas normāli. Tas ir aizliegums. Tas ir aizliegums. Tas nav aizliegums. Mēs tagad esam uzkāpuši ļoti augstā vietā. Es gribu parādīt, kā šeit izskatās. Vienkārši nereāli. Esam sagāju ar vīri ģimeni. Jā, labi, dod. Aitu, tā personīgi. Tikai nav. Portret. Portret ar Krietni fonu. vēsāk nekā tad lejā. Bet re, kur ir futbola laukums. Tūlītās. Redz, kur. Un arī. Neko divi tādi. Bet jā. Es saslimu. Es vienkārši gribēju ierakstīt, jo ilgformāta saturā kā YouTube'ā, man liekas, man ir iespēja vairāk padalīties gan ar savām pārdomām, gan arī jūs tāpat pie tējas krūzes varat šo uzlikt fonā tūlīt. Bet kāpēc es gribu filmēt to, kas esmu slima? Ne tāpēc, lai pasūdzētos, noteikti nē. Bet, lai padalītos ar savām pārdomām un vispārībā to, kā ir izmainījies mans redzējums par slimošanu, tad, kad virs deg. Mēs atgriezāmies no ceļojuma pirms 2 dienām vai 3. Un no 30 grādiem pāriet uz Latvijas rudeni, protams, ir savas sekas, un es vispārībā neesmu slimojis kopš pirms manas grūtniecības, kas nozīmē, kādus 2 gadus es esmu ļoti turējusies savā imunitātē. Bet man liekas diezgan likumsakarīgi, ka ir atsākušās studijas un vēl ir māmiņas pienākumi, ka tā imūnsistēma vienkārši gribot, negribot, paliek švakāka. Bet kāpēc ir diezgan stulbi, ka tas ir noticis šajā nedēļā, jo tieši kā es atlidoju, man ir ļoti, ļoti daudz universitātes darbi. Man ir jānokārto 2 kontrolu darbi piekdien, man ir ceturtdien jānoprezentē referāts, kurš man vēl nav uzrakstīts uz 20 lapām, plus jāizveido prezentācija par 10 zinātnisku rakstu apkopojumu par manis izvēlētu tēmu dzemniecībā. Plus man jānokārto 3 dzemdību biomehānismi. To jūs varat paskatīties tiktu, kā es lieku vlogus ik pa laikam arī tur tādus īsos. Vienkārši kā piedzimst bēbītis. Un šodien man bija prezentācija pār operatīvām dzemdībām. Tātad viens no kaut kādiem, cik tur 6 darbiem man ir izpildīts. Bet, ja es runātu ar Lauru pirms 3-4 gadiem, es būtu stresojusi,
es būtu rausies vienkārši, ir latviski tās teiciens, plēsdama, tikai, lai es visu izdarītu, bet es tagad saprotu, ka man veselība ir pirmajā vietā. Es noteikti nebraukšu uz universitāti, ja man vēl ir lekcijas, kurās man jābūt klātienē, es noteikti nebraukšu un neiešu slima tikai tāpēc, lai es tur būtu. Nē, es zinu, ka man ir jāatpūšās, es mēģināšu sarunāt, ka pieņemsim to referātu, es varu nodot bišķi citu vēlāk, es tur iešu pie citas grupas, bet es likšu savu veselību pirmajā vietā. Tāpat arī vakardien, tad, kad es taisīju prezentāciju, es biju pārgurus, es jūtos slikti, man kakls ļoti sāp. Bet es, protams, varēju taisīt to prezentāciju līdz 2 naktī. Es izvēlējos tomēr tajos 10:30, jo vienkārši kamēr iemedzināju meitiņu un varēju atkal pieķerties pie prezentācijas veidošanas, es jau varētu līdz 2 naktī tur rukāt un darīt to visu, bet es zinu, ka man svarīgāk ir izgulēties, it īpaši, ja es esmu slima. Līdz ar ko es aiztaisīju datoru ciet, kā ir tā ir. Es jau diezgan laicīgi sāku to prezentāciju taisīt, tāpēc nav tā, ka es tur vispār no nulles sāku. Un jā, es vienkārši gribēju padalīties, jo varbūt kādam tas arī ir jādzird. Tavu veselību pirmajā vietā. Ja tev nav veselība, tad visam citam vispār vairs nav nozīmes. Burtiski nekam nav nozīmes, ja tev nav veselība. Tāpēc atceraties, un it īpaši, ja mēs runājam no cilvēka dizaina perspektīvas, es apstīšos vispār filmē. Jā, filmē. No cilvēka dizaina perspektīvas vispārībā ir tā, ka pēc liesas centra var pateikt, kā mums ir to veselību, vai viņi ir ielikta laba šūpulī vai nē. Un, man nav tā labākā imunitāte, bet es esmu ļoti strādājis šo gadu garumā, lai es sajustu savu ķermeni. Un es viņu jūtu. Es ļoti laicīgi zināju to, ka viss tūlīt būs pakaļā. Tagad es vienkārši dzeru savus tējas, lietoju savu propolisu. Es zāles nelietoju. Es lietoju vairāk tādu dabīgo medicīnu, jo es arī esmu izmācījusies herbalistiku. Jo tā ir tā puse, kur es vairāk atbalstu, bet, protams, viens neizslēdz otru. Lai nu kāpēc es vispār šito gribēju iefilmēt, jo es gribēju padalīties, ka ir arī tādas dienas. Es tagad sēžu, rakstu savu to referātu. Gan jau aiziešu kaut kādā brīdī pagulēt, meitiņa ir ārā ar auklīti, bet, jā, vienkārši take it one day at a time, vai ne? Vai arī one step at a time. Un es gribu kādam no jums, tev, atgādināt, ka veselība pirmajā vietā, viss cits pagaidīs. Tiešām viss pagaidīs. Es zinu, ka it īpaši medicīnas studentiem varētu likties, ka, viss tā kā zem brūk zem kājām un tā tālāk. Bet, parāds ir, nav. Mēs visam varam tikt cauri. Galvenais, lai mēs paši parūpējamies par sevi, jo neviens cits to nedarīs. Tā kā tā, turpin mācīties. Kamēr manas meitenes meklē Hīdas, kā atnākt uz mašīnu. Mēs šodien braucam uz Livaku, kas ir bērnu preču veikals, mans mīļākais. Mums ir man meitiņai jauns sēdeklīts jānopērk. Un jānopērk viņai jauns sēdeklīts. Nezinu, vai jūs mani redzat. Jūs mani redzat. Es izstos, protams, kā izstos, bet tāpēc, ka es slimoju Covid tikko. Es vienkārši... Mēs ar Hertu runājam. Viņa tikko pajautā, kura man mīļākā mašīnas marka. Viņas teica Audi. Vismaz es tā vienmēr esmu domājis. A tev? Mersis? Tu zini, kādu tu gribētu? Vienalga. Pat visvecāko? Tur jāpadomā. Vēlams jaunā. Mēs to lītās esam Livakā. Redz, kur drošība, kvalitāte, dizains, ilgtspēja. Labdien! Labdien! Tā, ko Lūcija aplika
Viņa teica, ka viņa domā 48, bet nu skatoties. Nav, atlikts nav. Aha. Mēs tā mēģinājām sapot vīru. Kamēr man meitiņa ir ar auklīti pastaigāties, jau ar Hertu, kas ir mana bērnības draudzene, es taisīšu kabaču pankūks. Kamēr mēs slimojām, es palūdzu vīrmātei aiziet uz tirgu. Man ļoti sagribējās pasūtīt to kasti. Es nezinu, vai jūs zinat, ir tāda viena sieviete, kas taisa tādas sezonas kastas ar visādiem labumiem, un vīrs teica, varbūt vienkārši palūdzam mammai uz tirgu aiziet. Būs lētāk. Nu, bija arī lētāk, bet šits ir cukīnī, vai ne? Nu, katrā ziņā es taisīšu kotletes. Fu! Es taisīšu pankūkas. No šitā mazā. Un paralēli tam es uzcepšu olas, jo man ļoti, ļoti garšo ēst olas pusdienās vai brokastīs. Ja es brokastīs nedabūju uzēst olas, tad es vienmēr uztaisīšu pusdienās. Tā kā taisam. Man balss joprojām ir diezgan švaka. Kur jūs varētu uzlikt? Nekur es jūs nevaru uzlikt labi. Es taisīšu ēst un tad būšu atpakaļ. Relate to that. So share your messy versions. Need to then rise up within the Es saviem draugiem vienmēr saku, ka tomātu maizītes katru dienu var ēst. Es vispār esmu cilvēks, kas ēd vienu un to pašu, konstanti. Man nevajag baigās izmaiņas manā ēdienā. Jo, ja man kaut kas garšo, es to varu ēst vienkārši dienā. Un tomātu maizītes viens no tiem ēdieniem. Vispārībā olas. Man ir, es taisu nereāli garšīgu omleti, man liekas, to vienā no video jau teicu. Bet jā, es taisu super garšīgu omleti, bet man negribās omleti, tad es taisu ceptas olas, man tagad ir beigušās parasto vistu olas, tāpēc šīs ir paipalu olas no maniem laukiem. Es tagad klausos vienu meiteni, kura ir viena no galvenajām tādā To Be Magnetic, ko es arī tā kā klausos, un es taisu viņu meditācijas ļoti patīk, tiešām iesaku. Es pievienošu kodu, ja jūs vēlaties pievienoties tai programmai. Tur tā, ka ir mēneša maksa 22 eiro, man liekas, ar atlaidi, varbūt pat vairāk, bet tev ir, jākomito uz gadu. Jo viņi uzskata, ka tev nav jēga paņemt, izmēģināt mēnesi, jo tu nedod sev iespēju uzticēties un pilnīgi paļauties uz tām meditācijām, tā kā strādāt ar sevi. Tāpēc, ja tu taisi to komitmentu, tad vienkārši tu uz gadu paņem to abonementu un tu maksā katru mēnesi kaut 20 eiro. Nu, lūk, bet tas būs tajā bio, es ielikšu, lai jūs varat dabūt atlaidi, un tur tiešām, man ir tāda vērtība pienākusi caur To Be Magnetic meditāciju un vispārībā pašrefleksijas pildīšanu, bet šī te sieviete, viena no tām galvenajām, viņa arī ir sākusi taisīt YouTube kanālu, un viņa ļoti, viņa jūtās tieši tāpat kā es. Es arī domāju par kaut kādu perfekto video, lai jums būtu interesanti un tā tālāk, kas, protams, tā arī ir, bet iemesls, kāpēc es vispārībā gribu taisīt šo te YouTube komūnu un tā tālāk, jo man tas vienmēr ir paticis. Es 16 gadu vecumā taisīju video. Es savulaik arī biju Āskā FM, tad tas ir vispār cita pasaule. Bet jā, es vienkārši, man tā doma laikam ir tāda. Pasaulē ļoti daudz cilvēku, vai ne? Un baidīties un kaut ko nedarīt tikai tāpēc, ka ko citi varētu padomāt,
Latvijā vai vienalga, kur tā kā tajā mazajā burbulī, kurā tu esi, jo tic man, mēs katrs esam burbulī. Vienam tu esi par jaunu, citam tu esi par vecu, vienam tu esi par klusu, citam tu esi par skaļu, vienam tu esi par skaistu, vienam tu esi par neglītu. Nav tāda viena definīcija, kas tevi raksturo kā cilvēku. Tas ir tas, ko es sev cenšos atgādināt, un tas ir tas, ko es tev gribu pateikt. Līdz ar ko, kā mēs varam atrast savus cilvēkus, ja mēs neesam autentiski mēs paši, un ja mēs nedalāmies ar to, kas notiek mūsu prātā, mūsu sirdī, mūsu dvēselē. Un jā, tas ir, īsāk sakot, tas ir iemesls, kāpēc es taisu šos video, jo tie manai dvēselē. Man patīk dalīties, nosacīti dalīties, vai ne, jo es negribu tā kā, nedz es gribu, lai cilvēki zina, kur es dzīvoju, nedz es gribu, lai cilvēki zina, kā sauc manu meitu, vai arī viņas seju rādīt, tas ir vispār, tā kā cits temats, bet kaut kādās normas robežās es gribu dalīties, man patīk, un es ticu, ka kādam norezonēs, pieņemsim tas, kāds cilvēks esmu es. Un tādā veidā es arī atradīšu to savu komūnu, ar kuru mēs varam savā starpā runāties, jo mēs visi meklējam kaut kādu veidu piederību, vai ne? Tāpēc, jā, es iedrošinu arī tevi padalīties un nekautrēties, jo tic man, ir ļoti daudz cilvēku pasaulē, tā kā tu noteikti atradīsi savējos un, nezinu, kaut ko nedarīt tikai tāpēc, ka kāds kaut kur kaut ko par tevi var padomāt. Vienmēr būs kāds, kas padomās par tevi kaut ko sliktu, pateiks kaut ko sliktu. Might as well do it, you know? Jo uz tiem 2 negatīviem vienmēr atradīsies 10 pozitīvi komentāri, viedokļi, domas, kā dzīvē tā sociālos tīklos. Tā kā jā, tas ir mans domu gājiens un Jessica, kuras videos skatos, un man arī tikko kārtējo reizi atgādināja to, ka perfekcijai nav svara, jo nekas nav perfekts. Jā, mēs visi mācamies un meklējam savu vietu zem saules. Tā kaut kā. Es uzliku cilvēku jaudu fonā, bet gribēju parādīt. Man atnāca paciņa. Es neatceros, kad ir pēdējā reize, kas būtu kaut ko pasūtījusi sev, jo es vienkārši nesūtu, jo es šobrīd meklēju 100% dabīgus materiālus. Es negribu vilkt to sasūdīto poliesteru. Mūsdienās ir diezgan grūti atrast. Protams, var, bet atkarīgs arī kādās cenu kategorijās. Bet, ar laiku es tikšos, jo es noskatījusi pāris lietas. Tagad ir vienkārši finansiālais jautājums. Bet tas, ko es pasūtīju savai meitiņai. Un vēl es pasūtīju mums palagu gultai. Palagu, katrā ziņā. Bet jā, meitai es pasūtīju štādu bodiju. Es nezinu, kāpēc man tik ļoti patīk. Visi šitie strīpainie, tīpaši viņai, man liekas, sarkani strīpaini. Izskatās tik labi un piestāv. Šitā te ļoti skaisti. Lil Atelier sauc. Un es pasūtīju viņai bikses priekš āra pastaigām. Es sūtu vienmēr bišku lielāks izmērs, šis ir 86. No Neimit. Gadam pusotram, ak Dievs, tad jau viņai drīz nederēs. Man meitiņai ir gads un mēnesis vakar palika. Bet jā, augša viņai arī ir no Neimit, bet viņai ir dzeltena tāda, tūlītās parādīšu, šī tāda te jāciņa. Bet bikses bija izpirktas viņas izmērā, tāpēc es nopirku. Man liekas, ka šitā būs ok. Ar štrumbantēm, man liekas, tas ir svarīgi. Un kāpēc? Galvenais bija tas, ka, viņa jau staigā, bet viņa dažkārt tāpat nokrīt uz ceļiem. Un attiecīgi, tad šeit ir tas materiāls, ka tu tā kā nesabojātu apģērbu. Tik tiesa, šis ir tik forši. Es par gribu mums kaut ko matching. Es nezinu, man piestāv šitāds. Bet viņai izskatās vienkārši brīnišķīgi. Jā, un tad vienīgais, ko es nopirku tipa sev,
šitāda pelēkā krāsā bija uz atlaidēm 100% koku vilna paliks. To es likšu mazgāties. Jums vienkārši trūkst jaunajā dzīvoklī. Mums ir 2 palagi, bet prasās vēl 3. Nu, lūk, bet es turpināšu skatīties cilvēku jaudas epizodi ar NMPD brigādes vadītāju Alvi. Es pat vienreiz viņu strādāju. Es uz citā brigādē, bet viņš bija, man liekas, uz neatliekamā, nu, tas ir uz reanimācijas brigādes. Tas ir tad, kad, pieņemsim, mēs braucam uz izsaukumu, kur nav zināms, vai reanimācija būs nepieciešama, vai, nu, cik nopietna ir tā situācija. Un tad mums nācās izsaukt klāt, jo bija pacientē bija insults. Un es vēl tajā laikā biju diezgan liela punce, tā bija man pēdējā darba diena nosacītā, jo es tiešām neko nevarēju tur izdarīt, bet, jā, un tad tieši ar reanimācijas brigādi, kas ir atsevišķa brigāde no visām pārējām, jūs varbūt uz ielas pat esiet redzējuši dažkārt, jūs varat pavērot, jo visas pārējās tās ir parastās NMPD mašīnas, bet ir tā viena, ir pāris, kas ir reanimācijas. Lūk, bet jā, Alvs tur bija, un viņš ir ļoti, ļoti jauks, un ziniet, kā vienmēr medicīnas vidē ir, no vienas puses tā mazliet intimidating, tu esi mazliet sabies, tu nezini, tīpaši tad, kad es biju stāvoklī, es sapratu, ka mana prāta kapacitāte nav optimālā līmenī. Un es baidījos, ka varbūt uz mani varētu sabļaut, vai tur pateikt, kas tu stulba esi, kas tu neko nesaproti. Bet Alvis un daktare, kas tur bija klāt, vienkārši brīnišķīgi cilvēki un tādi ļoti harizmātiski. Tā kā prieks, ka viņš ir cilvēki jaudā, tā kā es klausīšos šo epizodi, uztaisīšu tēju, jo es jau nedēļu slimoju mazliet vairāk, un man nepaliek labāk. It kā ir palicis labāk, man vairs nav 39 temperatūra, bet es tāpat jūtos diezgan slikti. Bet, nu, tas ir Covids. Tas ir Covids, tāpēc saudzējiet sevi un rūpējieties par saviem mīļiem. Labi. Taisu tēju un klausos epizodu, bet vispār man jāmācās. Es biju tik ļoti kaut kā pazudusi datumos, ka es aizmirsu, ka es jau esmu pavadījusi 21 dienu nedzerot, respektīvi dzerot tikai vienu kafijas tasīti dienā. Un es pēdējās dienas ļoti domāju par to, cik forši būtu, ja es varētu vienkārši iedzert 2 tasītes. Es nerunāju par 3, tā kā visas es esmu izgājis šo te atskēzi, un es saprotu, ka nevajag tā kā dzert tik daudz. Bet, ak, Dievs, cik es biju priecīgi redzot to, ka ir pagājuši šo tās 21 diena. Kas nozīmē, ka es taisu savu otro kafiju. Jo man meita ir ārā staigāties ar auklīti, kas nozīmē, ka es varu mierīgi izdzert karstu kafiju, jo pirmo kafiju es dzēru augstu, un es tieši pie savas nodomāju, es tā kā būtu gribējusi mazliet vairāk pabaudīt kafiju. Es mācos zemniecībai, man rītdien ir kontroldarbi, un es vienkārši lasu par neiznāsātiem bērniņiem, un kā viņi izskatās, un kas viņiem nav attīstījies, un tā tālāk. Un tad, kad tu pati esi mamma, it hits different. Man pēkšņi pārņēma tāda empātija pret mamītēm, kurām šī ir viņu realitāte. Un es nelasīšu, kas tur ir. Es domāju, ka to katra mamīte, kurai, diemžēl, tā ir sanācis, viņa ļoti labi zina un ļoti labi atcerās visu to. Bet jā, man pilnīgi iekšēji pārņēma tādas, es nezinu, pirmkārt vēders sarāvās čokurā, jo es apzinos, ka tā ir realitāte. Un tā nav tik reta realitāte, un īpaši mūsdienās bērni dzimst priekšlaicīgi, arvien biežāk, vismaz cik es dzirdu apkārt. Tāpēc jā, bet es tūlīt pabeigšu šito prezentāciju, un tad man ir 5 minūšu pauze, es bišķucīt izkustēšos, un tad atkal sāksies 25 minūšu mācīšanās, un es iešu pie nākamās prezentācijas. Bet jā, tas, ko es gribēju teikt,
Es sūtu mīlestību visām tām mamītēm, kas ir pavadījušas pirmās dienas intensīvās terapijas nodaļā ar savu mazo. Jo, jā, es lasu un tas izraisa dažādu veidu emocijas. Es tikko sev ietaupīju pāris 100 eiro, jo es ielīdu savās pirmsdzemdību biksēs, jo es tieši ar vīru runāju, ka man vajag jaunas bikses, jo man ir tikai viena džinsi, kurus es nopirku kaut kādā 4. pēcdzemdību mēnesī, jo vienkārši nekas nederēja, kas ir normāli. Bet ar vieniem džinsiem, protams, nav gana, jo pieņemsim tagad, kad man viņi mazgājās, man gandrīz vajadzēja braukt uz traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu treniņbiksēs uz lekciju, jo, Bet es ielīdu džinsos, un kāpēc es ielīdu? Jo es dabūju Covid un es notievēju. Man pat vīra māte, kad viņa atbrauca pie mums ciemos, viņa teica, ka var redzēt, jo viņa palīdzēja ar meitiņu, tā kā veda viņu ārā neskatoties to, ka es biju slima, un diemžēl viņa arī dabūja Covid, jo Covid ir lipīgs. Bet, jā, viņa teica, ka var redzēt, ka es esmu notievējusi. Un, jā, tagad es saprotu, ko viņa domā, jo es kaut kā baigi neskatos spogulī. Un es nezinu, kā jums, bet es neredzu, kuros brīžos tu pats esi notievējis, kuros neesi. Bet jā, es joprojām nejūtos izcili. Tāda dīvaina, man ir klepus, man ir, nezinu, man nepatīk šī sajūta, man nepatīk, ka es nejūtos uz visiem 100, es pat nejūtos uz 80%. Bet man tūlīt beigs mazgāties veļa, man ir fiksi viņa jāizžauj. Un tad es dodos uz traumatoloģijas ortopēdijas slimnīcu uz ievadu algoloģijā. Un tad, kad man vajadzēja izvēlēties B kursu, es domāju, es ieraudzīju ievads algoloģijā un es domāju, kāpēc mums mācīs kaut ko par aļģēm. Bet nē, tā ir mācība par sāpēm. Jā. Tā kā došu ziņu, kā man patika, jo pagājušajā nedēļas netiku, pat cik es biju slima. Tad šodien man ir beigusies pašizolācija. Un es varu beidzot doties. Es gribēju izmazgāt mašīnu. Bet kaut kas nesanāk. Man nav skaidra nauda, jo es nepaņēmu līdzi maku. Bet, labi, tas būs jādara tad citu dienu. Katrā ziņā lekcija beidzās ātrāk, jo dāktara bija apslimusi un negribēja ilgi sēdēt. Un es arī došos mājās. Ar vīru braucam spēlēt padelu ar mūsu draugiem. Joprojām ir pagājuši vairāk kā pagājuši 2 nedēļas, un es joprojām nejūtos līdz galam vesela, bet mēģināsim. Un jā, man liekas, es šīs nedēļas vlogu beigšu. Paldies, ka skatījāties. Filmēšu vēl. Ja jums ir kaut kādas idejas, ko tieši jūs vairāk gribat redzēt tajos video, jūs arī varat man uzrakstīt. Bet jā, jauku turpmāko, atlikušo vai jauno nedēļu. Tā.